Esmu Līga Ābola-Bērziņa. Mēs esam Raunā. Jauns dārzs, jaunas iespējas. 2. gadu šeit saimniekojam un mēģinam veidot šo teritoriju par sakoptu vidi Raunā. Novēlu tie, kas vēl nav paspējuši, var droši mēģināt un iekopt jaunas teritorijas un sakopt jau esošās. Vienmēr tas ir tāds liels izaicinājums, bet rezultātam vajadzētu būt labam. Mani sauc Justīna, un mēs atrodamies Raunā starp Jaunatnes un Lejas ielu, un šis ir īpašums, kurā es saimniekoju nepilnus 4 gadus. Mantots īpašums, līdz ar to ar senām tradīcijām, bet ar mūsu skatījumu uz šo vietu tas arī turpinās, un esmu gandarīta, ka mēs varam ar vīru šo vietu turpināt attīstīt un kopt un paši priecāties un baudīt, un lai ir gan zaļš, gan ziedošs, ko meitai ņemt līdzi savā dzīves pieredzē. Šo vietu galvenokārt veidojam ne tikai no tā, ko mēs varam nopirkt, bet arī no tā, ko mēs varam atrast. Mēs ļoti daudz lietas pārveidojam un pielāgojam savām vajadzībām, tāpēc tas, ko es varu novēlēt citiem, vienkārši paskatīties, kas mums ir apkārt, un gan izbaudīt, gan izmantot un novērtēt tās lietas jau, kuras mums ir, un tikai tad varbūt ķerties klāt pie veikalu piedāvājumiem. Esam Rieksiņa ģimene, Lāsma, Uldis. Mūsu dārzs atrodas Raunā, blakus stādaudzētavai Raunas stādi. Esam arī tās saimnieki. Dārzs un stādaudzētava, tas tā, gandrīz kopā un tomēr atsevišķi. Dārzs veidojies apmēram šādā izskatā no 2000. gada. Turpina veidoties. Ja dārzs, tad tā ir nebeidzama attīstība. Noteikti vairāk laika dārzā pavadām ravējot, griežot, apgriežot, kokus gan krūmus, izgriežot vecos ziedus. Katrā ziņā, jā, mazāk atpūtē, bet mums tas tīri labi patīk. Principā tas, kas te ir, tas ir tāda, varbūt mūsu domas, radošās domas tāda izpausme, kas šeit atspoguļojās, pareizi vai nepareizi, bet mūsējais. Mūsējais, tieši tā. Nevajag baidīties taisīt pašiem savu dārzu. Sevišķi ir iespējas un arī vieta, kur to darīt. Bet jāatcerās, ka tas var aizņemt vairākus gadus, kamēr viņu iekopji un izveido tā, kā sirds prasa. Es esmu Šeila Bērziņa, šis ir manas ģimenes īpašums. Šeit es pati jau dzīvoju aptuveni 10 gadus, bet vīram šis īpašums jau ir
laiku jau iepriekš piederējis. Un principā visu brīvo laiku, kas mums ir, mēs pavadām iekopjot savu pagalmu, kaut ko domājot jaunu, veidojot. Un tagad, principā, kopš mums ir bērni, galvenā lieta ir priekš bērniem mums un bērnu laukumiņu taisam, lai bērniem būtu interesanti pagalmā, ne tikai mums. Un vēl es aicinātu ikvienu, gan Draunēnieti, gan Smiltenes novada iedzīvotāji piedalīties savas teritorijas labiekārtošanā, lai kopā mēs veidotu skaistāku Raunu un visu Smiltenes novadu. Mēs atrodamies Lielkalnu muižā, un mēs uzņemam viesus, kas vēlas pie mums svinēt svētkus, kāzas, ģimenes jubilejas. Turpinam kopt savu 3 hektāru lielo teritoriju un padarīt to skaistāku un pieejamāku ikatram viesim. Sadarbībā ar vietējo uzņēmēju un meistaru Ģirdu Pakalnu tapa tiltiņš pāri Dīķi un tiltiņš pāri Mutulītes upei, kas padarīja pieejamu pastaigu maršrutu Asuānas taka, ko ļoti daudz izmanto vietēji iedzīvotāji un arī viesi. Mēs aicinām arī visus citus novadu ļaudis kopt un radīt skaistus dārzus un skaistu vidi ap sevi. Mēs atrodamies dārzā, kas ir 2 ielu krustojumā Smiltenē, Dakteru iela. Pirms gadiem 19 mēs ar vīru nolēmām pilnībā mainīt dārza koncepciju, likvidēt augļu dārzu un sākt veidot dārzu ar zonējumiem, ar atpūtas vietām, tā, lai ir patīkami visiem, gan lieliem, gan maziem, lai ir krāsas un lai ir smaržas. Bet galvenais ir dārzu vajag veidot tā kā ģimenes atpūtas vietu ar dažādām vietām, kur parādīties saulē, kur iedzert rīta kafiju, kur noslēpties no pusdienas saules karstās, kur paēst pusdienas zem ābeles un kur baudīt Smiltenes skaistās skatu līnijas ar pakalniem. Un ja mēs to visu izdaram, tad ir prieks pilnīgi visiem, gan lieliem, gan maziem, gan ciemiņiem. Taisam dārzu un baudam viņu, ne tikai strādājam. Šīs mājas ir Anči. Es šeit iecēlos pirms 5 gadiem. Sāku intensīvi kopt mājas apkārtnī. Mana ģimene, draugi ir ļoti daudz palīdzējuši. Mums ir liela apkārtne, mums ir daudz hektāri zemes, kurus pa lēnītēm kopjam, kaut ko piestādam klāt, kaut ko izraujam ārā, atkal pamainam. Man šeit ļoti patīk, šeit ir labi kaimiņi apkārtnē. Es šeit jūtos ļoti brīvi, ļoti labi. Līdz tam dzīvoja tantīte, kuru es intensīvi kopu, saudzēju, ļoti mīlēju. Tantīte ļoti vēlējās, lai māja būtu kārtīgās rokās. Un tā es domāju, ka es no sirds to darbu arī pildu. Strādājam visi, darbojamies visi un mīlam šo māju, šo apkārtni visi.
Mēs atrodamies Apē, Pasta ielā 34, un šis ir mans Cilvas Sāras ģimenes dārzs. Šajā mājā es jau dzīvoju 40 gadus. Šobrīd šis ir mans dārzs, kurus veidoju pēc savām sajūtām. Protams, ja man būtu mazliet vairāk laika un mazliet vairāk naudas, tad droši vien tāpat kā manai vārdamāsai Cēsīs, Jūlai Lodziņai, man arī būtu savs kolekciju dārzs, jo man patīk meklēt pērles, man patīk meklēt krāsas, un arī braucot pa Smiltenes novadu, skatoties skaistākos dārzus kopā ar meitenēm. Katrā dārzā ieraugi kaut ko skaistu, un tev liekas, ka tu to gribi atvest arī uz savām mājām. Man patīk veidot puķu kompozīcijas, tāpēc dārzā arī daudz tiek iestādīti tādi augi, kurus var izmantot pušķos, kurus var izmantot dekoros. Dārzs ir mana miera osta, un to es novēlu arī katram Smiltenes un Latvijas iedzīvotājiem atrast katram pašam šo miera ostu, kurā justies labi gan tad, kad spīd saule, gan tad, kad lietus kā šajā gadā. Jo puķis ir manas labākās draudzenes, un es jums katram novēlu atrast savu labāko draudzeni. Mēs atrodamies Apes pagasta Vosu kalnos, zemnieku saimniecības teritorijā. Apsaimniekojam lauksaimniecības zemi, graudkopībā. Pārējais viss mums ir radīts mūsu priekam. Patīkami ir skatīties uz sakoptu Latviju, uz sakoptām savām dzimtas sētām, un aicinām arī citus sakopt savus Latvijas īpašumus šeit, dzimtenē.